vispār brīžiem šķiet, kā to var novērtēt? Es tagad arī skatījos, nu kā es varu pateikt. Vai tas ir labāks, vai tas? Es pat nevaru pateikt. Kāpēc? Bišķi tomēr var, ja ir man ir grūti, es domāju, skatītāji arī domāt. Jā, taču atrodoties tieši blakus laukumā, man ļoti daudz ko izsaka šis te dinamisms, ko tieši var izjust. Slidas tīri, piemēram, ir daži pāri, kur noslīdot garām vispār nedzird, ka viņi aizslīd. Un turpretī daudziem citiem it kā dara daudz, jā, ir tāds spēka tehnika, bet ik pa brītiņām čirkst vai nu zobiņš vai šķautni tiek sasvērta, sabremzēšanās, daudz kas cits notiek. Tur tomēr ir gan jādzird, vienkārši ar daudzām maņām ir jāuztur, kā tas notiek. Un tagad nākamie dalībnieki, laukuma saimnieki Iļena Iļiniha un Nikita Kasalapovs, kur starp citiem ņem 6. vietu, tātad visaugstāko šajā te grupā. Nu un pārceļamies operas telpās, baletā.
Baleta cienītāji var salīdzināt iecienīto padedē ar ledus versiju. Piemēram, pat pašās finālā, pašās beigās tradicionālo foetē vietā varējām redzēt pietiekami interesantu pirueti. Publika, protams, ir sajūsmā, lai gan atsevišķas neprecizitātes varēja manīt bija. Vietu izlos partneriem jūtama sasvērstīšanās. Vairākās vietās jau atkal stereotipiski uztverot un zinot, teiksim, šo te padedē risinājumu. Prasījās tā kā papildus akcenti, ja, kuri neatradās, jo viņiem bija jāizpild attiecīgi konkrētais elements. Diezgan nopietna neveiklība parādījās pacēlienā, kur kamēr dāma ķeksējās ar kājām partnerim plecu rajonā, tikmēr partneris jūtams svārstījās. Kuģīts nebija nofiksēts, pēc tam jau nākošā poza špagatē rotējot bija atkal pietiekami eleganti. Taisnība sakot, tādas klasiskās kompozīcijas, kuras ir daudzkārt redzētas dažādās baleta versijās, ir diezgan bīstami ņemt par sev muzikālajā pavadījumā, jo ir izveidojies klasisks priekšstats. Ļoti grūti visas baleta kustības atveidot uz ledus. Daudzas ir vienkārši pat neiespējams, jo šeit ir ledus specifika. Lūk, šeit ļoti gari tvīzli, lieliski, un otrajā aiziet un sasvārstījās, uzdūrās uz zobiņu. Būtībā malets atrada balansu un noturējās, bet tomēr tas jūtam pabojāja iespaidu. Šeit lieliski, viegli, brīvi uzsāk un plūstoši noslēdz, bet šeit, lūk, tā ķeksēšanās, svārstīšanās, šupošanās, faktiski 2 sekundes, kamēr atguva balansu. Lūk, vēlreiz mums atkārto to momentu, būtībā gan arī izvēļ nokrīt, teiksim tā, ar gribas spēku izvilkt. Kaut kur man redās tāds iespējas, ka savas publikas priekšā viņi mazliet pārcentās. Kādā ziņā? Pārmērīga vēlme izpildīt ļoti labi, ļoti skaisti, citreiz ir saistīta ar to, ka jāļauj vienkārši brīvi darīt tā, kā tu vienmēr dari, nevis pārcensties. Koncentrējās ļoti uz publiku, mazāk uz programmu? Nē, vienkārši ļoti tīri grib izpildīt, un līdz ar to sanāk mazliet par daudz, mazliet par ātru, mazliet par spēcīgu, mazliet par asu roku paceļās vai vēl kaut kas tāds. Un attiecīgi tas balans ir visai tāds liderīgs un ātri var izsist sev no balansa, īpaši arī partneri. Jauns pāris pagājušā gada pasaules junioru čempioni. Jelenai 17, Nikitam 19 gadi, tā kā saka, viss vēl priekšā, bet jāsaka, jau šogad Eiropas čempionātā 4. vieta liecināja, ka pāris ir uz pareizā ceļa. Un arī šobrīd 6. pozīcija tik spēcīgā konkurencē pasaules čempionātā, kur startē faktiski visi pasaules spēcīgākie pāri, atskaitot, jā, bet tas smaidiņš ir tāds diezgan uzvilkts. Tūlīt mēs redzēsim īsto smaidu. Varbūt 88. Mazāk, tas ir nekāds smaids neparādīsies. Viņi zaudēs Itālijā, viņi būs otriem. Jā, viņi vismaz būs otriem. Nē, pirmie tomēr, kā tā. Jā, viņiem bija vairāk, viņiem bija pusotrs punkts rezervē, un viņi zaudēja punktu, bet faktiski šajā programmā viņi zaudēja. Viņiem, starp citu, ja mēs ņemam nelielā šajā